Labvakar, esmu alkoholiķis. Šodien 8. jūnijas 2026. gads, mani sauc Boris, un šodien lasīsim vienu no dzīves stāstiem, un tas ir dzīves stāsts 2.17, un loks, kas pavēra jaunu izdevību. Šis jaunais alkoholiķis izkāpa no pa otru stāvu logu un iekāpa anīmēs alkoholiķos. Es ieguvu skaidrību, kamēr vēl mācījos augstskolā. Vienreiz netālu no kādas sapulces norises vietas es nejauši dzirdēju sarunu starp vēl kādu atturībnieku studentu un sievieti, kas dzīvoja pilsētā. Um, es mācījos. Viņa skaidroja, kāpēc tik daudz vietējiem iedzīvotājiem studenti nepatika. Viņa raksturoja studentus kā iedomīgus, egocentriskus cilvēkus, un tālāk dalījās ar šādu stāstu. Egocentrisms ir galvenā mūsu problēma. Mēs centrēt uz ego. Esmu medmāsa un strādāju uzņemšanas nodaļā. Pirms 2 gadiem ātrās palīdzības mašīna nakts vidū atveda kādu studentu. Viņš bija piedzēries, izkāpis pa otrā stāva logu un nogāzies no 6 metru augstuma un ar galvu pa priekšu iegāzies betona logas šahtā. Viņu atveda asinīm noklāt, viņa galva bija sapampusi ārbūzu lielumā. Viņš turpināja lamāties uz māsiņām un ārstiem, neļaujot viņām pieskarties un draudot visus iesūdzēt tiesā. Viņš bez šaubām bija visuzpūtīgākais cilvēks, kādu jebkad biju satikusi. Šajā brīdī es viņu pārtraucu. Tas bija es teicu. Tā bija pēdējā reize, kad piedzēros. Es izkāpu pa to logu, kad biju 19 gadus vecs. 19 gadi.